2012. gada atslēgas vārdu spēles Mans mīļākais radio ir Radio Skonto kulminācijas brīdis ir klāt. Pieslēdzamies tirniecības centram Spice, kur Valdis Melders un 5 finālisti stāv pie vienas automašīnas. Radio Skonto! Mēs atrodamies tirniecības centrā Spice. Šeit atrodas arī Hyundai i30 un 5 finālisti. Lai šis pasākums varētu notikt, mums ir ļoti labi draugi Scandi Motors. Gribētu aicināt kādu no Scandi Motors šeit priekšā, jo parasti jau mūsu draugi arī kaut ko uzdāvina finālistiem par piemiņu. Lūdzu, kā tev sauc un kas tev sakāms? Labdien, mani sauc Linda. Es esmu no Scandi Motors. Un gan līdzjutējiem, gan finālistiem, gan visiem skatītājiem vēlos teikt lielu paldies par iesaisti. Un vēlos teikt arī paldies Radio Skonto, kas nu jau 8. gadu ir izvērtusies kā vesela tradīcija. Mums pateiks gods ir sadarboties ik rudeni. Mēs esam bijuši ar jums kopā, gan tad, kad jums ir veikti zvani. Esam bijuši kopā ar jums emocijās. Un šobrīd mēs arī esam kopā ar jums un esam tikpat satraukti kā jūs. Scandi Motors ir patiesi prieks piepildīt jūsu sapni par jaunu auto. Un tūlīt mēs arī uzzināsim, kurš būs jaunās paudzes Hyundai i30 īpašnieks. Paldies! Es saprotu, ka Scandi Motors arī ir tā kompānija, ar kuru vēl ilgstoši mūsu balvas ieguvēji sadarbojas. Jo pēc tam jau visa apkopa un attiecīgā aprūpe notiek Scandi Motors. Tirdzniecības centrs Spice. Te nu viņi ir. Un Tirdzniecības centrs Spice arī parasti izvēlas savu simpātiju balvas saņēmēju. Lūdzu. Sveiciens visiem arī no Spices. Arī mūsu mīļākais radio ir Radio Skonto. Mums ir patiesi prieks, kad jau vairākus gadus tieši fināls notiek šeit, Spicē. Un tā kā šodien tiešām patiesi ļoti līst arī mēs no savas puses dāvinam visiem finālistiem Spices īpašos lietus sargus. Un kā īpašu balvu vienam no finālistiem mūsu Spices komanda, kā esam arī izvēlējušies dāvināt Spices dāvanu karti. Un kā Spice, kā mīļākais tirdzniecības centrs ģimenei, mēs esam izvēlējušies ģimeniskāko finālisti, un tā ir Brigita. Brigita, dāvinam tev 50 lātu dāvankarti, lai varētu palitināt gan sevi, gan arī varbūt mazmeitiņu. Paldies! Mums ir atlicis pavisam nedaudz. Redz, kur šeit ir trauks. Šajā traukā ir 5 absolūti identiskas atslēgas. Jūs varat pārbaudīt, redz, kur viņas izskatās šādi. Nepateiks pēc skata, ka kaut kādā veidā šīs atslēgas atšķirtos. Ir tikai viena maz nianse. Viena no tām ir īstā un pārējās 4 nav. Vjačeslavs dodas pie auto. Tādā lēnā solī nesteidzoties, jo ko gan viņš var nokavēt? Vjačeslavs iekāpj jaunajā Hyundai i30. Ievieto atslēgu ligzdā un iekārtojas. Izspiež sajūgu, izspiežam sajūgu. Redz, ku kreisais pedāls, kreisais, izspiežam sajūgu. Vai atslēga griežas? Vjačeslav? Diemžēl atslēga negriežas. Tas nozīmē, ka mēs sakām paldies Vjačeslavam Kaidalovam, un viņš saņem 300 latu gandarījumu naudu. Vjačeslav, paldies. Imants Neilants dodas pie trauka. Izvēlas vienu atslēgu. Pareizi aizmirst samaisīt, jā. Lai viss ir tā, maksimāli. Lūdzu. Imants atverās atslēgu un dodas pie auto. Imants ir otrais mūsu finālists. Ir bijis dažādi. Ir bijis tā, ka pēdējais finālists iekāp un viņam izdodas. Ir bijis tā, ka pirmais, bet tā, ka otrais vēl nekad nav bijis. Imants ievieto atslēgu, izspiež sajūgu. Vai atslēga griežas? Nē. Arī Imanta atslēga negriežas. Tas nozīmē, ka tā nav īstā. Mēs sakām paldies Imantam, un arī viņš saņem 300 latu dāvanu karti. Šai gadījumā tie ir reāli 300 lati. Lūdzu,
Gunārs liek roku traukā un izvēlas vienu atslēgu. Gunārs dodas pie auto, atvāž atslēgu, nospiežot pogu. Ja. Gunārs kāp automašīnā. Iekārtojas. Sēdekli sabīdīt nevajag. Vienkārši izspiežam sajūgu. Sameklējam atslēgas līgzdu. Izspiežam sajūgu, un... Nav. Arī Gunāram neizdodas piedarbināt Hyundai i30. Vai tiešām šī atslēga joprojām ir bolē? Gunāram Kalējam sakām paldies. Viņš saņem 300 latus. Ir atlikušas vairs tikai 2 atslēgas. Visticamākais, viena no tām ir īstā. Un jautājums, vai Viktors to paņems, vai atstās Brigitei? Tāds šobrīd ir jautājums. Viktor, lūdzu pagriezies, redz, kur te, lai tev visu var redzēt. Viktors atvāž atslēgu, nospiežot to spīdīgo podziņu. Viktors dodas pie auto. Iekāpj jaunajā Hyundai i30, kas vai nu būs vai nebūs viņa auto. Viņš izspiež sajūgu un ievieto atslēgu ligzdā. Viņš pagriež atslēgu. Vai tu pagriez atslēgu? Nē, negriežos. Vai tiešām visi 4 finālisti kungi būs izrādījuši īstu džentlmeņa dabu un atstājuši vienīgo īsto atslēgu Brigitai? Brigita, izvēlies vienu... Pagaidi, es samaisīšu. Un Brigita nāk pie trauka un izvēlas savu atslēgu. Brigita atvāž atslēgu un dodas pie šī skaistā baltā Hyundai i30. Šis ir tas brīdis, kur Brigitai varētu izdoties. Ja tiešām 4 džentlmeņi ir atstājuši vienīgo īsto atslēgu Brigitai. Es jautāju Brigitai, Brigita, vai tu zini, kur ir sajūgs? Brigita teica... Nē! Brigita, Klau, kādas sajūtas tev šobrīd ir? Vai es esmu nobijusies, es esmu uztraukusies, kā Jankuns pirms pirmā randiņa. Šis ir pirmais randiņš. Un tevi gaida šis baltais princis, ja princis baltā zirgā. Jautājums, vai tev izdosies viņu pierunāt? Brigita, kā automobilī. Šeit ievietojam atslēgu. Līdz galam. Un pagriežam. Vai griežas? Var laist vaļā, Brigita! Brigita Ilmere no Rīgas ir mūsu 5. finālisti. Viņa saka, es neko neaiztikšu. Šeit viņi ir. Iepazīstieties. Radio Skonto atslēgas vārdu spēles. Galvenās balvas ieguvēji. Brigita Ilmere no Rīgas. Un viņas jaunais Hyundai i30. Paldies, es gribēju teikt absolūti visiem Radio Skonto klausītājiem, kur piedalījās šajā akcijā. Visiem, kuri spēlēja un nepadevās, jo bieži vien ir vajadzīgs nevis 1, 2, bet reizēm vairāki gadi, kamēr izdodas. Brigita Ilmere no Rīgas ir tā, kura iekāpa jaunajā Hyundai i30, pagriez atslēgu un auto atsaucās. Kā tev bija sajūta, ka kungi gāja viens pēc otru pie tā trauka un tomēr to īsto atslēgu neizvēl? Es domāju, ka kungi kļūdījušies. Domāju, ka viņi nemāk pagriezt atslēgu? Jā, tieši tā. Ka tas viss sāksies no gala? Jā. Nu redz, Brigita tomēr bija tā. 4 vīri, 4 finālisti devās pie trauka un atstāja vienīgo īsto atslēgu Brigitai. Teorētiski varētu teikt, ka Brigitai bija vismazākās iespējas. Tad te nu viņi ir savā jaunajā Hyundai i30. Mēs sakām vēlreiz paldies jums, Radio Skonto klausītājiem, Brigita. Lai tev patīkams 1., 2., 4. un 20. brauciens. Es gribu teikt, ka Radio Skonto atslēgas vārdu spēles uzvarētāji joprojām brauc ar saviem automobīļiem. Un joprojām priecājas par to, ka viņi vienkārši pareizi atbildēja uz tālruņa zvaniem. Nepalaid garām nākamreiz savu iespēju.